Paldies, ka esat ieradušies uz šo semināru. Plānots ir ap 2 stundām ātri izskriet cauri tiem rīkiem, ko mēs izmantojam auditā ikdienā, ko arī grāmatveži var izmantot, kā arī mākslīga intelekta rīkiem personīgām vajadzībām. Un varbūt arī tādi piemēri, kuri teiksim, raisīs domāšanu un varbūt dos jums iespēju pašiem eksperimentēt biežāk. Bet jūs varat arī dalīties ar šo te projektu komandai. Tātad šeit var redzēt, ka gan mani, gan manam kolēģim ir pieeja šim konkrētajam projektam. Un mēs varam lietot viņu kopīgi un izmantot. Tā, man vienkārši ir slinkums pašam drukāt šo te saucamo protokolu, naudas līdzekļu izcelsmes analīzes, aprakstu, Word vai kādā citā formātā. Es pieļauju, ka grāmatveži to dara Wordā, drukā, paraksta vai paraksta reparakstu, vai arī vienkārši ieraksta kaut kur. Bet viennozīmīgi, ka šādus darījumus potenciāli dokumentē gan grāmatveži, gan revidenti. Man ir slinkums to darīt. Tāpēc es palūkšu izdarīt mākslīgam intelektam. Es teikšu, bet pirms es to daru, es visdrīzāk gribētu, lai viņš man uzraksta to saucamo promptu, jo man ir slinkums visu aprakstīt. Tātad es teikšu tā. Gribēju arī vienkārši atsevišķi parādīt šo te Gemini, jo daudzi lieto ikdienā Copilot un lieto ChatGPT, bet šobrīd tas vadošais ir Gemini pēc savas gudrības un iespējām. Tie gan jāatzīst ir tā, ka brīdī, kad jūs jau esat pieņemuši lēmumu, ka jūs birojā lietojat vienu, otru vai trešo rīku, nav vērts skraidīt un mētāties uz katru jaunā, kas ir labāks, jo vienu dienu tas būs Gemini, un tad pēc mēneša atkal ChatGPT būs labāks, un tad pēc 2 mēnešiem tas būs Grok, kas ir, man liekas, kam Ilonam Maskam, jā. Un pēc tam tā būs Meta. Es teiktu, ka šī būtu laba bāze, tiešām jums revidenti prasa diskontētās naudas plūsmas modeļus, ko vadīt bieži vien neprot sataisīt, patiesībā ļoti reti, kurš prot sataisīt kārtīgi un strukturēts, tad šis var būt labs skelets, kurš, protams, jākoriģē un jāskatās līdzi, kas tur ir ievadīts, kas nav ievadīts, un ne viss jau revidents izķers. Man pat patīk šis rezultāts. Tad es viņam palūdzu, vai viņš uztaisa mājaslapu priekš sevis, priekš manis. Mājaslapa ir uztaisīta, diezgan stilīga, ar interesantām, bildi briesmīgi, un tā melnbaltā arī tāda rāmītī, tādā riktīgi, tādā bērnu rāmītī, bet to mēs varam paprasīt viņam izmainīt. Bet mēs laižam tālāk, mēs skatāmies, teiksim, kontakti par mani pakalpojumu, pastīsimies, kāds pakalpojums es sniedzu. Finanšu audits, grāmatvedība, iekšējais audits, konsultācijas. Grāmatvedības nesniedz, bet es viņam lūdzu to pateikt. Iekšējais audits arī īsti nē. Faktiski, bet forši viss tā smuki izskatās, tev ir, ka tu uzbrauc virsū, ir mainās krāsa, palielinās ikonu, tad šis mākslīgais intelekts ir domājis par dažādām vizualizācijām, kas ir jaukas arī šeit, es domāju, būs rekur. Šeit jau ir cita vizualizācija, uzticamība caur precizitāti, 10+ gadu pieredze, bišķiņ ilgāk,